Tas bija tāds ļoti nepareizs lēmums. Es iepirku ļoti daudz, un es nespēju to pārdot uzņēmēji. Nevajag uzreiz raut veikalu vaļā. Pateikšu vienkārši iemeslu. Man brīžiem liekas ļoti neadekvāti cipari. Piedodiet, bet es neesmu gatava maksāt tur 700 eiro par video vai tur 300 eiro par storiju. Mans tāds e-komercija ir podkāsts, kurā mēs uzaicinām cilvēkus, kuriem ir tiešais sakars ar e-komerciju, uzņēmumu vadītājus, e-komercijas vadītājus. Un šī ir lieliska iespēja iegūt zināšanas, kas palīdz arī citiem internetu veikaliem augt un attīstīties. Un šodien pie manis ir ļoti smaidīgs viesis, Santa. Čau! Čau! Paldies, ka atnāci. Uzreiz arī pirmais jautājums. Pastāsti par sevi, par uzņēmumu, kas ir Secret Stones, ar ko nodarbojas. Jā, Secret Stones ir otrs zīmols. Ar ko mēs nodarbojamies? Mums ir... Šobrīd mēs tā kā pārfokusējamies, vairāk ejam uz tādu kā roku darbu, ka tas ir unikāls un ekskluzīvs, bet līdz šim mēs vienmēr esam tā kā veidojuši savas kolekcijas no gatavās produkcijas, un tad plus vēl tad šīs unikālās lietas, ko mēs paši gatavojam. Secret Stones patiesībā sakot, radās dekrēta laikā, 3. dekrēta laikā. Tas bija tāds... Spontāns lēmums īsti vienkārši pamēģināt, jo kāpēc man nebija nekāda nopietna nolūka tagad atkal iet uzņēmējdarbībā, jo es 2. dekrēta laikā biju uzsākusi uzņēmējdarbību. Kas tas bija? Tā bija kosmētika no Marokas. Tur, kā iepirki pār imports, eksports. Jā. Tas viss arī radās tā ļoti saistībā ar bērniem, kas gribēja dot to ekoloģisko un tā, bet es saskāros ar ļoti daudzām problēmām. Pirmkārt, certifikācija un kosmētika, tas ir baigais čakars. PVD un viss. Un es daudz ko nezināju, es ļoti daudz nodedzināju naudu metā. Tā, ka ļoti, es vienkārši būstoju. Jā. Man nebija skaidrs. Kā visi to saka. Jā, man tiešām nebija tad nekāda skaidrība, nekā vadīt sociālos tīklus, nekā zīmolu, ne par influenceru mārketingu. Tas vienkārši bija tāds poker blinds, šāvu kā gāja. Izgāju es pa nulēm, bet tajā laikā tie bija kaut kādi 5000, ko es ieguldīju. Tad es viņus pa lielam dabūju atpakaļ, bet tas ir... bija šausmīgi grūti, es vienkārši padevos, un es aizgāju strādāt, algot darbu, kur man nav nesāp galva par nodokļiem un daudz ko citu. Un visu apzināto tādu karjeru, es vienmēr esmu bijis kādu uzņēmumu vadītāju. Un tas man vienmēr ir paticis, man bija labs darbs, bet es gribēju sevi izaicināt. Jā, man bija jau pieredze, es zināju, ko es nedarīšu, jo tad es arī, ko es izdarīju, iepirku 2 lielās paletes, ar kādām 1000 vienībām. Toreiz to kosmētiku man likās, ka visi mani draugi pirks un visiem vajadzēs, bet es saskāros ar ļoti skarbu realitāti. Un tad šoreiz es darīju visu tā ļoti pamazām. Kas ir tās mācības no tā pirmā? Pirmkārt, tad, kad tu pērc neuzķerties uz šī vairuma cenu, jo, piemēram, mēs zinām, ka tev piedāvā, ja tu pērc 100 vienības, tur, piemēram, 5 maksā, viņi pirksi 500 vienības, tev maksās tas, piemēram, 250. Jā. Un es uz šo uzķeros, man likās, es ietaupīšu naudu taču, pēc idejas, jo uz vienu vienību es it kā nopelnīšu vairāk, jo es būšu... Mēs reiķinām naudu, kur mēs neesam pārdevuši. Jā, tieši tā. Un tas bija tāds ļoti... nepareizs lēmums. Es iepirku ļoti daudz, un es nespēju to pārdot. Es pirmkārt jau nebiju notestējis, vai tas produkts bija vajadzīgs kādam. Jo manā galvā likās, ka viņš būs vajadzīgs. Man vajag, tad visiem vajag, vai ne? Bet tā tas nebija. Tas galīgi nebija. Tas bija pirmais, ko es, veidojot šo biznesu, es uzreiz ļoti apdomāju, ko es iepirku. Es iepirku pa 2, 3 vienībām, tur auskariņas kaut kāds. Es tiešām baigi testēju tās lietas. Un otrs ir, es uzreiz sāku ar meta kabinetu, nevis es būstoju. Es sāku ļoti daudz skatīties šīs apmācības bezmaksas, kas ir kā vispār, kad ir vajadzīgs visādi pikseļi un visādi šāds. Ja man bija mājaslapa arī, neatceros uz kādas platformas. Tur nekas netika, nekādi dati nolasīt. Nopirkt varēja, bet tur arī bija, kad jāizraksta rēķins. Tad tur... Pašam, Jā. Tad es manuāli rakstīju rēķinu. Ļoti nebija automatizācijas vispār kā tādas. Nebija vispār e-pasta mārketings. Ļoti daudz lietas nebija. Un kad šoreiz, kad tu sāc, ja tu sāc ar tādu vieglumu, kad pamēģināt, jo man tiešām nebija tāds fokus. Man bija ļoti labs darbs. Man nebija tā, ka spiest vajadzīja, man tagad par katru varu tagad ir jāpārdod tās rotas vai kā savādāk. Un tas radīja to vieglumu sajūtu. Un tad
tas mērķis tā pamazām attīstījās. Man bija februārī jāatgriežas darbā, un tad es tajā laikā biju nospraudus to mērķi. Ja es janvārī apgrozīšu 2000, tad es neatgriezīšos darbā. Jā, tas tagad liekas šausmīgi maz, bet tad, kad tev pērk, nezinu, tur dienā var būt viens pasūtījums, tad 2000 ir priekš mēneša daudz. Jā. Un man sanāca tajā janvārī, kaut tas ir pēc svētku mēnesis, man sanāca pat vairāk, kaut kā 3,5. Un es domāju, viss. Jā, viss tas ir aizgāja biznesa, tas ir īstais. Ne? Bet tas bija vienkārši tāds ļoti labs iedrošinājums, jo bija man šausmīgi bail. Es tev nevaru pastāstīt, cik man bija bail iet no sava darba prom, jo man bija ļoti labs darbs, forši kolēģi, turpat pie mājām. Un, tā kā neprāt. Jā, viss ir, tev vienkārši ir jāstrādā. Tagad to visu vienkārši pametīšu, nezināšu, cik jāstrādā, cik gulēšu. Jā, tas bija tāds traks posms, patiesībā sakot, un tas bija tāds labākais lēmums. Man ļoti patikās ar manas priekšnieks, kas tā atbalstīja. Viņš teica, jā, viss ir forši, ir izmanto savu potenciālu savā labā. Nebija tas no kaut kādas puses, priekš kam. Es nerunāju kaut kādu iekšējo tādu self-doubt, bet tieši kaut kādu no malas, priekš kam. Bija, protams, ka bija. Bet es ļoti ko arī mācību, ko es ieguvu, es neteicu vispār, kad es sāku Secret Stones, ka tas ir mans. Es baigi arī neprasīju draugiem nošērojiet vai vēl kaut ko, lai nebūtu šis, jo es ļoti apdedzinājos. Ja tu paprast domā, viņi šēro? Ir draugi, kas, īsti, kas atsijājušies un kas tas tiešām nošēro, bet tad ar pirmo bīzi tiešām bija tā, ka, pilnīgi neviens tur nešāro, nelaiko. Citreiz liekas, ka tam cilvēkam nokritīs roka no tā, ka viņš nospiedīs to laiku. Jā, tas bija. Es vienkārši neteicu, lai man nebūtu šis. Protams, bija cilvēki, kas tev pirkstās rotas. Un pašiem ir rotas. Bet redz, kad ir kas pērk. Un tādas pamazām ļoti, ļoti attīstījās. Es reāli tirgoju Instagramā. Es taisīju rotiņu, bildē un liku. Tas bija pirmais pārdošanas kanāls. Jā, Instagrams. Tu iepirki kādu produktu, tu uztaisīji Instagram, un kā tu dabūji tos cilvēku acis, nezinu, tur sekoja visiem, vai kā dabūji tās cilvēku acis pie sevis? Reklāmas tās bija? Vai? Es kaut ko, es īstenībā tīri reklāmas tās nebija. Es vācu, es nezinu, man kaut kā algoritms laikam mani tā kā bīdīja uz augšu, man organiski kaut kādi 500 cilvēki jau tā diezgan viegli salasījās, sekoja, pirka, un ko es sāku darīt, ja līdz šim es uztaisīju to, tad es tikai bāzējos uz tām rokasprādzēm, ko es pati tā kā taisu un lieku. Un tad es vienkārši sāku likt storijus ar seju. Jā. Tas bija visgrūtākais. Tas bija vienkārši briesmīgi. Briesmīgi. Man bija pierakstīta pilnā A4 lapa vienam storijam, ko es tur stāstīšu. Bet kaut kā šobrīd man ir, nezinu, tā kā knipi uzsist ierunāt storiju, bet tas bija ļoti grūti. Ok, labi. Pirmais pārdošanas kanāls mums ir Instagrams. Kā tas ir attīstījies, kurā brīdī, pēc cik ilgas pārdošanas Instagramā, ko nākošie pārdošanas kanāli? Ziniet, es vienā brīdī sapratu, ka man ir apnicis rakstīt cilvēkiem, kur tie rekvizīti, ja man pēc tam tie rēķini. Kuru pakomāt? Jā, tas ir vienkārši. Tā kāds DMs pazūd vēl? Jā, pazūd vai nepareiz numurs, un tad viņš saka, es viņam nepareiz to numuru ievadīju, bet beigās klients pats, un visādi tur bija. Jā. Un es izdomāju, ka jāuztais ir mājaslapa, un es pirmā mājaslapu uztaisīju uz Mozello. Tas bija tāds labs startups. Kurš gads tas ir? Rēķini 2021. Kaut kas tāds. 21. Jā. Un tad es vienkārši uztaisīju tā Mozello. Tur ļoti foršs supports bija. Visu kaut ko atbildes jautājumiem. Priekš pirmās lapas, manuprāt, bija ļoti ok. Protams, es šobrīd skatās uz kādu tā lapu izskatījās. Ļoti skaisti. Tagad tu dabū kaut ko labāku iepriekšējais, vienmēr kā tas vispār eksistē. Jā, kāds vispār strādāja, bet teiksim, priekš pirmās, un kad tev vispār, man, teiksim, tāda tehniskā puse, man bija pilnīgi kāda pieslēga kaut kāds pakautumāts apikodi, tur vēl vienkārši kosmos, bet tu to izdari, tu tam izraudies tur pāris reizes, pasit kājas pret zemi, un tas aiziet kaut kā, bet bija briesmīgi. Bet tas, pieņemsim, tīri pārējot zēvēkalu, kāds ietekmēja pārdošanu, Instagrams saruka, vai tomēr tāpat rakstīja? Tāpat rakstīja. Bet pieņemsim, vairāk no e-veikala sāk uzreiz, tas bija kaut kāds būs apgrozījumā, vai? Nebija.
Nebija tā, ka es tagad uztaisīju e-veikalu un pēkšņi viss tur sāk vajag pirkt, jo tā ir tā pirmā utopija, man liekas, kur cilvēki daudzi aplaužās, ka viņi uztaisa e-veikalu un viņi visi tagad pirks. Nepērk. Ja viņi tev iepriekš tā baigi nepirka, tad arī tas e-veikals baigi, bet tu viņus vienkārši, tas ir tavām vērtībām, bet es tā kā to sapnu. Jā, es saku, man bija tas pirmais biznis, kas varbūt neizdevās, un tur man bija tādas... tās puses nāk tās šaubas. Jā, bet es ar lieliski es nezinu pa lielam, cik tev ir nevienu tādu unikālu, tā, ka viņš uztaisīs e-veikalu, un viņam ir riktīgi tagad aizgājis. Ja tu tur esi strādājis ar launču, tu tur esi viņu sildījis, bet es jau to nedarīju. Vienkārši turpināju Instagram un viss. Un tad es viņus sūtīju, sāku vienkārši sūtīt. Viņi raksta, es gribu iegādāties, un vienkārši uz linku. Un tad viņi tur iepirkās. Un tad tā vienkārši tā e-komercija tā arī iegrozījās. Sākās ar to Mozello, un tad es sapratu to, ka man vajag reklāmas, man vajag kaut ko vispār saprast. Es sāku kaut ko taisīt, tad tur es reāli tērēju kaut kāds 5 eiro dienā. Bet tas jau ir ēda-kauntā, nevis būs. Jā, ēda-kauntā, jā. Bet bija tā, ka es darīju gan es kaut ko gan būstoju, jo es gribēju, lai savāc tos skatījumus tā kā. Lai nāk tie. Vienkārši, lai ir acis, nevis rezultāts. Jā, lai ir laiki. Jo šobrīd tas liekas diezgan muļķīgi, jo es arī vairs nedzenos, jo man kādreiz likās, ja man būs tur, nezinu, 1000 sekotājs, man būs pircējs, nav sekotājs. Tā kā tas ir uzreiz jāsaprot. Mēs sākotnēji daudz jau uzņēmēji ļoti dzenās pēc sekotājiem. Vai laikiem. Jā, sekotājiem un laikiem. Un tu vienkārši, tu nesaproti to, ja tu neesi atkal, protams, kaut kāda popzvaigzne, kas ir izveidojis savu līniju, un viņi ieliks Instagramā, un tur tas ir viss savādāks. Bet, ja tu esi Santa no Jelgavas, kas taisa, tā tas nestrādā, teiksim tā. Un tāpēc, es tur testējos un vienkārši sāku iet mācīties. Jā. Kādu būstu tas iedeva, ka tu sāki, pieņemsim, laist tās reklāmas? Zini, kā bija tā, kad ļoti pamazām tas apgrozījums auga. Nemainot reklāmas budžetu, vai arī ceļot reklāmas budžetu? Visādi man tur. Es tur es biju laidusi pa 100 eiro, pa 2. Jā. Uz vienu vizuālu pie tam. Jā. Ļoti gudri. Bet tā bija tāda pieredze, bet zini, kas bija vislielākā kļūda tajā? Es nemācēju nolasīt datus, es nesapratu. Es arī dzenos pēc rīča. Man likās galvenais, tur ir, nezinu, 10,000 noskatīsies, riktīgi forši, reklāma strādā. Bet es nesapratu tos linklikus, vispār rīču un cik pasūtījumi. Un man pat īsti nebija skaidrības, no kurienes tie pasūtījumi nāk, vai no tā mana Instagram, vai no tā e-veikala. Tas bija tāds vienkārši, mākonis. Tiešām, iet bizīts. Tiešām iet bizīts. Un kaut kā tā saslēdzās, es tajā laikā bija biznesa atslēga, man liekas, tāds. Joprojām ir. Man liekas, bet viņi vairs Podcast? Viņam bija tāds. Podkāsts. Podkāsts tas bija pēc tam. Jā, bet es tur. Varbūt kaut kas cits. Es vienkārši ir tāds podkāsts. Jā. Un tur es tiku, un tur man vairāk palīdzēja tieši ar kaut kādu e-pastiem. Es sapratu, kad ir vajadzīgs. Kamēr tev vēl ir Mozello? Jā, okay. Kamēr ir Mozello. Okay. Un tā tas, ka, zini kā, galvenais ir ieiet tajā vidē, tajā biznesa vidē, un tad tie mazie uzņēmēji, viņi tā kā skudriņas viens otram, tur tā, zini, tas ir tur un tur, un tā ļoti atsauc. Man tiešām palēmēs ar tiem cilvēkiem, kas man tur novirzīja tur, un tā es nonācu tādās riktīgās mācībās, kas man tajā laikā likās, es mēnesī maksāju. Es neatceros, man liekas, 350 eiro. Man liekas, šausmīgi daudz. Vai es vispār tur kaut ko iegūšu, un kas tur būs. Un tā bija tāda grupa, kur mēs reāli nepārspīlēšu tādiem pirmklasniekiem mācīja, tur ir piksels, tas ir tas, viņš lasa šito, tas ir meta kabinets, te tu vari tiešām tādiem basiciem. ABC tāds. Jā, un tas bija nenormāli svētīgi. Es tur ieguvu, tiešām sāku saprast vispār, kas ir kas, kur es dedzinu. Pēc tam es pastījos visus tos atskaites, un briesmīgi. Tā nav tik... Kā mans biznesa eksistē? jā, bet zini kā, jo tev jau sākotnēji nav tā nauda tā, ka tev tur nenormāli... Jā, nav tā. Jo to, ko es atceros, es nopelnīju, viņu liku atkal iekšā. Un īstenībā tagad jau var baigi daudz, kas nav mainījies, tikai tas lielums, cik tu lietas iekšā. Bet, un tad es sāku ļoti apgūt reklāmas, un tad
nepārspīlēt, ja man vienā mēnesī bija kaut kādi 4-5 tūkstoši apgrozījumi, un kad es pārgāju uz Shopify, saslēdzu visas automatizācijas, palaidu. Kas ir palaidz automatizācijas? Ko tas praktiski nozīmē? Praktiski tā, tad visi pamestie grozi, ja cilvēks pamet, viņam nāca neskaitāmi atgādinājumi par to, kad viņš ir, tad es arī pieslēdzu to, kad, ja tu pēc pirmā e-pasta laikam tu neatbildi, nereaģē, tad tev ir otrais e-pasts, jau ar atlaižu kodu, un tas ļoti labi strādāja sākotnēji, kad iedod viņam kaut kādu. Vai tur bija bezmaksas piegāde, vai kaut kas tur dāvaniņa, kaut kas tāds tur bija. Tas bija, tad bija vispār tāds e-pasta mārketings kā tāds, kas stāstīja par akcijām, par to, kas mēs esam, par tādām lietām. Kampaņas. Jā, kampaņas, jā. Tas bija tas, kas un tad vēl bija SMS mārketings, kas ļoti labi nostrādāja. Kā tu to izmēri? Tur bija kods no izziņām? Jā. Un strādāja? Jā, tajā mirklī strādāja. Bet pēc tam es atkal to mēģināju, tad tur viss bija slikti. Kāpēc? Tā kā vienkārši pasūtījumi nebija? Jā, nebija pasūtījumi, un daudz cilvēku nesūtiet man savus SMS. Jā, no sērijas, kurš dabīja man numuru. Un, tur nebija baigi forši. Bet, un tur bija tie 5000, un pēc tam man nākamais bija 20, vienkārši nākamajā mēnesī. Jā. Tā kā tas bija nenormāli krūta. Es atceros, šodien es redzēju to skaitli, tā raudāju. jo zini, kā tu esi tā nočakarējies ar to visu. Es tiešām neko nesapratu. Man tiešām ļoti daudz tajā laikā palīdzēja dažādi cilvēki vispār saprast, kas ir kas. Es ļoti baidījos dot piedāvājumus. Likās, kā tas tagad došu piedāvājumu kaut kādu, vajag, lai pērk bez akcijām. Un, kaut kā tā. Visādi tarikāni, kas ar tevi nestrādā, bet grib tevi visu laiku iekšēji kaut kā novirzīt. Es jau gribēju prasīt vārdus un uzvārdus, lūdzu, tarikāni. Nē, labi. Bet tu teici, sasniedz to ciparu, bet tas ir kaut kā paralēli pa bišķiņam arī ceļot to reklāmas budžetu. Jā, tie vairs nebija 5 eiro. Tad jau tie bija 30, 40, 50, 60. Tur mainījās. Un es arī iemācījos lasīt, saprast, kas man strādā, kas nestrādā. Jo es arī šobrīd šo tehniku pielietoju. Es nezinu, vai tā ir cik speciālisti, tik viedokļi, bet respektīvi. Tagad viss komentāros rakstīs, visi klausās. Bet es daru tā, ka es palaidu jaunu reklāmu. 2 dienas es viņu testēju. Ja viņi nenes nekādu rezultātu, tad es viņu slēdzu ārā. Tas ir tas, pēc kā es lasu, vai arī es zinu, ka tā reklāmai ir jāstrādā. Tad tā kā man ir kaut kāda ieskšējā čūika, kad viņai ir jāaiziet, tad es viņu vispār slēdzu pa jaunam. Tā es vispār pavisam citā, un viņa reāli, un tā visbiežāk ir bijis, ka viņa riktīgi labi aiziet. Jo kaut kā metai tur visādi, man liekas, meta riktīgi sieviete, tur visādi viņai tas gars stāvoklis mainās, un tad viņa... Tāds salīdzinājums nebija dzirdējis, bet kad tu tā pasaki? Jo viņi izdomā tērēt naudu uz vienu reklāmu, un viss tur ir, tur viss visādi ir, jā. Tu pieminēji uztaisīt Shopify, kāda līdz tam nokļuva vispār? Es sāku mentorēties, un man tajā laikā mentors man pateica, ka nebūs. Tur viss, tā kā tev, ja tu gribi pāriet nākamajā līmenī, Mozilla ir ļoti labs, bet tev ir tās features, ko es gribēju, tajā laikā nevarēju izdarīt. Un, jā. Un kā pati taisīja? Jā. Pastāst. Bija briesmīgi. Pirmkārt, man patika Mozilla, ka man angļu valoda nav problēma. Yeah. Bet man patika, ka viss bija latviski. Yeah. Kad viss ir saprotams, jo, ja tev šī pasaule ir sveša, tad arī tie vienkāršie vārdi liekas ļoti sarežģīti. Yeah. Un es būros vienkārši, es tiešām ļoti daudz googlēju. Viss Google. Tad vēl nebija ChatGPT. Jā, nebija ChatGPT. Es ļoti daudz googlēju un patiesībā sakot, tādu mājaslapus uzcepu 3-4 dienu laikā. Tagad man bija kā viņa tagad izstāsta, vai tagad jau ir pavisam savādāk? Pavisam savādāk. Bet tad arī, ja es šobrīd sāktu no jauna, es arī darītu savādāk, jo tad es nopirku ar to tēmu. Maksas vai bezmaksas ņēma? Maksas uzreiz. Es samaksāju kaut 300 eiro, tad 250, 300 eiro, bet
tad man vispār bija savādāk kritērija, pēc kā es izvēlējos tās tēmas. Kustās, un tur ir tāds, bet tad jau man nebija sajēga, ka ļoti daudz ko var panākt ar aplikācijām. Tev nevajag pirkt mega krutās tēmas, bet man likās, es kā šodien atceros par tām atsauksmēm, tur bija tā mājaslapa, un viņiem bija tā kā tajā tēmiņā ieliktas tās atsauksmes, un tur bija rakstīts, ka tu vari tā kā likt tās atsauksmes. Un man likās, ka ja man nav tajā tēmā tās atsauksmes, kas viņas nevarēšu dabūt iekšā, ļoti gudri. Jā, tas bija viens no kritērijiem, kāpēc es izvēlējos to tēmu. Un bija kaut kādas posmas, ka tu uz kaut kādas konkrētas lietas, es nezinu, cik gadu atpakaļ taisīja Shopify? 4 kādi. Jo arī tas, kā tagad izstrādā taisa Shopify un kā agrāk taisīja, ir daudz savādāk. Kā bija ar tulkošanu? Briesmīgi. Šausmīgi. Cik bieži bija tā, ka atklāja, izrādās kaut kas vēl nav iztulkots? Vai... Patiesībā sakot, pat pēc gada pusotra ir kaut kādi mazie, kaut kādi, kad ir atklāts, ka viņš vienkārši nav, vai tu esi tulkojis, kaut kas nav tur pārtulkojis, vai kaut kas ir samainījies. Bija ļoti daudz visādas lietas. Un kas ir nākamais arī ar tām aplikācijām, es saskaros vienā brīdī tā, kad aplikācijas bloķēja kaut kādus citus plugins, citas aplikācijas, teiksim, citas tehniskos risinājumus. Kaut kas ar kaut ko nedraudzējās. Jā, kaut kas un negāja neuzskāra. Man bija ļoti sāpīgi, tas bija Ziemassvētku laiks, un man vienkārši uzrakst, ka jums neiet Omniva. Jā, un vēl tik gadus atpakaļ vēl tās arī kurjeru metodas nebija tik tādas attīstītas, tā kā kāds risinājums izskatās viņiem tie pakomāti. Jā, es ļoti saprotu, ko saka. Tas bija tik sāpīgi, un es naktī sēžu, un es neko nesaprotu, kāpēc. Tas arī ātri Mozillo jāpārslēdz. jā, bet tiešām tur bija tāds izmisums, bet es saku, tad man saslēdzās tajā, tu esi iegūst kaut kādas paziņas, un kas tev nāk palīgā, un uztais naktī tev sēž, un tais palīdz uztaisīt pagaidu risinājumu. Kas manuāli, es atceros, tur vadīja, tad ir cilvēki tās omnibus ar lieliem burtiem, tur raksti manuāli un nestrādā. Grozā gan jau. Jā. Tur visādi bija, bet tam arī ir jāiziet cauri. Ok. Tev, vismaz cik es esmu paskatījies arī tavus postus, un es arī esmu fiziski redzējis tirzniecības centros, tev ir jau, es nezinu, kā to pareizi sauc. Saliņa. Saliņa. Bet tev gadījumā nav arī fizisks veikals. Ir Avotielā un jā. Kā tu līdz tam nokļuvi un kurā brīdī, un var pastāstīt kā tas izpaužās praktiski, nezinu, to veikalu atrast, vai tur, nezinu, cik tas ir sarežģīti vispār telpas atrast, vai dabūt cilvēks, lai nāks klātienes vietu, vai varbūt vispār klātienes veikalam ir cits mērķis, var pastāstīt par to, kā mēs līdz tam nokļuvām. Es gribētu teikt tā. Uzņēmēji nevajag uzreiz raut veikalu vaļā. Tas ir, man liekas, tipiskais latvietis. Mēs runājam par fizisku veikalu. Fizisku veikalu nevajag raut uzreiz vaļā, ja tu esi nezināms brands, tikko ienācis un vai izdomājis savu ideju. Pat ja tirzniecības centrā? Jo tur uzreiz ir garantēta kaut kāda cilvēka plūsma. Es varu pastāstīt arī par šiem tirzniecības centriem, par šīm garantētām plūsmām, bet es teiktu, ka nē. Es uzskatu, ka sāc ar e-komerciju, sāc ar sociālajiem tīkliem, lai cilvēki gribētu pie tevis nākt. Jo tad, kad es izdomāju, ka man vajag šo veikalu, tas bija tāds. Man liekas, nākamais attīstības solis, ka man ir iekrāta nauda, kad es gribu pamēģināt, kā tas ir, kad cilvēks nāk uz veikalu un nezinu, ka viņš iepērk. Ieraudzīja, ka viņš ir īsts. Jā, jo man starp citu bija vairāk klienti, kas prasīja par šo veikalu, vai ir veikals, vai nav veikals, ka gribētos klātienē redzēt. Un tā. Protams, te nebija tur simtiem. Kur nekad arī neatnāk. Jā, kur nekad neatnāk. Jā. Bet man ļoti gribējās izmēģināt, tas tā kā bērnībā, kad tu spēlē veikalos, tad tu gribi to izmēģināt dzīvē, kā tas ir. Un, es vienkārši sāku meklēt, es zināju, ka man vajag tuvu stacijai, Rīgas centram, jo es braucu, tajā laikā man likās, ka man būs ērtāk braukt ar vilcienu, lai man tas ir pieejams, lai viss ir tā kā tuvu, lai ir kur mašīnu nolikt, un tad es sāku skatīties centra rajonu, un tad es tur visu kaut ko biju atradusi, bet man vīrs ir tāds ļoti praktisks un zinošs cilvēks, un viņš ļoti daudz lietas uzreiz. Viņš saka, man šis būs jāremontē, es to nedarīšu. Viņš vērtēties pēc savu biznesa potenciālu, bet pēc savu darbu apjomu. Jā, un tad tur man visādi brīnumi peldēja ārā. Un tad kaut kā tās klikšķis ieraudzīja Avotielā, bija ielikts tikko sludinājums, un tur bija patiešām
par ļoti, ļoti izdevīgu. Es nezinu, vai var Rīgā vispār kaut ko tādu atrast, kā man tajā mirklī nospīdēja. Un es tas ir pirmais stāvs. Jā, pirmais stāvs. Un varbūt tā pati māja nav tā, ka tur viss skaistākā, bet tajā laikā man liekas, super, man ir jāņem viss, un es viņai zvanīju, un man tad pirmais man likās jocīgi, ka cilvēks nav baigi ieinteresēts, jo es gribu braukt skatīties, viņi tur, tā kā, vai vēlāk kaut kur man tur, es tur dārzā vēl kaut ko tur, un es biju pirmā, un es uzreiz mēs aizbraucām apskatīties, izpētījām, cik būs jāiegulda, kas ir kas, un es teicu, visas ņemu. Okay. Kā tas bija? Tas bija kaut kādi 2 gadi. Tad man bija pirmais darbinieks, jau paņemts jau gandrīz gadu ar mani kopā. Kā tas process bija paņemt? Zini, tāds briesmīgs process, tāpēc, ka tu esi ļoti atbildīgs, jo man nebija, nezinu, kādas tādas melnās algas vai vēl kaut kas tāds. Man bija pilnīgi oficiāls darbinieks, uzreiz ko ņēma, jo tas man arī bija ar mentoru tāds. Mentoram bija darbs ar mani, jo viņš saka, tu vari izdarīt daudz, bet tu vari daudz vairāk, ja tev ir kāds, kas dara darbus. Un, diennaktī ir stundas, tik cik ir, un mazais uzņēmējs negrib ņemt. Viņam liekas, ka viņš visu var pats, un es to naudu varu sev paturēt, bet tu nesaproti to, kad viņš tev reāli ienesīs vēl vairāk naudu, un tu vari ģenerēt idejas un attīstīt savus projektus. Tas ir mans labākais lēmums, ko es tajā mirklī. Šis cilvēks joprojām ir ar mani, un mēs esam ļoti daudz kopīgi attīstījuši dažādus projektus. Un, nevajag baidīties ņemt darbinieks ārpakalpojumus, jo to, ko es saskaros ar uzņēmējiem, viņiem liekas, par tām aģentūrām, vai viņi mani apčakarēs, viņi jau tur šitā un tā, bet, ja tu neiztestēsi, tu jau nezināsi. Tu turpinās domāt tajā. Vai arī no vienas neveiksmīgas pieredzes uzskatīt, ka visi ir tādi. Jā, jo man arī bijuši neveiksmīgas pieredzes ar cilvēkiem, kas pārzina eksperti savus. Līdz tam mēs tiksim. Jā, bet vienkārši tu nevari balstīt visu savu dzīvi. Es gribu uz to, ka tu nevari balstīt uz savām negatīvām pieredzēm. Tā kā jā, un atgriežoties pie tā veikala, tas viss bija tā ļoti vienkārši un tiešām ļoti viss tā kā pa sviestu aizgāja. Bet atvēršana kaut kāds, nezinu, publisks paziņojums par nākt cilvēku, kāds tas process bija? Tas bija tāds, mēs ļoti... tam arī neatlika tā baigi laiks, bet mēs tā nedēļu pirms mēs ļoti reklāmas laidām. Mēs bijām sadabūjuši visādas sadarbības partnerus, kas mums deva dāvanas klientiem. Mēs paši bijām sagatavojuši dāvanas, visu kaut ko. Un ieradās tik nenormāli daudz cilvēku. Kad, man liekas, mēs tajā dienā, priekš tā, ka tā bija pirmā diena, man liekas, mēs apgrozījām pie 3000. Tā, ka vienkārši cilvēks, kas ir atnācis, atvērs tikko veikalu, Avotu ielā, nezināms, pa lielam zīmols. Man tas likās tāds kosmos, un tie cilvēki nāk, un viņi nāk un dāvina man ziedus un dāvanas. Un es jūtos tagad tāda zvaigzne, jo viņi jau man te Instagramā redz, un es ar mani ir tā kā runā. Un viņi man, Santiņ, un tā, un šitā. Un es jūtos tik šausmīgi, jo tas tāds samulsums, prieks, kā tas ir. Un tie cilvēki, tik daudzi sveši cilvēki nāk tevi atbalstīt. Tā kā apsveikt ar to, ko tu esi izdarījis. Un mēs latvieši, mēs mēdzam būt riktīgi, bet mēs mēdzam būt ļoti labi, jauki pret citiem. Jā, beidzam būt. Jā, tas tā. Ok, labi. Veikals ir vaļā. Kurā brīdī tu saprati tirzniecības centru? Īstenībā aiziešu vēl viens vēl atpakaļ. Veikals pats par sevi tāds sevi attālnīja? Jā. Okay. Jā, Avoti. Un tā ir mūsu tāda radošā vieta, jo man arī likās, ja tur galienā viss būs slikti, neviens tur nenāks, tad tā ir mūsu tāda darba vieta, kur meitenes tur darbojās, filmē, ir noliktava, un viņa ir. Mums pat Jelgavā pat tādu ciparu nevar dabūt telpas, kā es Rīgas centrā, teiksim tā. Un man tā kā nebija bail par to. Bija bail, bet nebija bail, teiksim. Un tirdzniecības centrs man likās tāds ļoti, ļoti, ka es gribu, ka es esmu gatava tam. Tur ir citi spēles noteikumi. Es sākumā vispār domāju, par kuriem tirdzniecības centriem iet runa. Es ļoti gribēju tikt Akropolē. Kurā? Akropolē Rīga. Okay. Tas ir ķēngaraks. Jā. Tur neviens ar mani nesazinājās. Neviens neatbildēja. Tur vispār bija tāds ignors. Es nezinu, kā tur var tikt iekšā. Es biju
tā kā apņēmusies, ka man tur ir jātiek iekšā, ka es tur gribu. Jā, vienkārši tur vajag kas, es tur gribu tikt iekšā, bet viņi neatbildēs ar visādiem galiem, tur visādiem ēpastiem, tur zvanījos un tur, tā kā. Tad vienā mirklī sapratu, labi, kā, ko tu ņemies? Nav tev lēmts tur būt un viss. Un tad es izdomāju, ka tāds tūs vai nu bija Spice vai nu Rīga plāza. Jā. Un tad mēs nolēmām, jo tajā cipari nomas bija diezgan līdzīgi, varbūt Spicē bija mazliet. Bet tu jau pamatā skaties tās salas, jā? Jā, es uzreiz skatījos salas, jo fizisks veikals tur tiešām uzreiz ir 2 reizes augšā cipars, un tādam es nebiju gatava ieguldīties. Un arī ir tie noteikumi, ir jāsaprot, ka tu nevari aiziet tur uz mēnesi patestēt. Tu slēdz konkrētā darba laikā. Jā, un tu slēdz līgumu uz konkrētu periodu. Citiem tie ir 2, 3, 5 gads, un tev ir jāsaprot, ka, un ja tu lauž šo līgumu, tad tur arī ir ļoti. Un es domāju, ja viss ir slikti, man ir veikals, un tur ir tās summas, tās ir savādākas. Jo ir vienmēr tev jābūt kaut kādam backup variantam, ja gadienā. Ja gadienā ir slikti, un neviens nepērk. Un teiksim tā, ka parasti cilvēki negrib stāstīt, kad visi grib rast to iespēju, ka ir baigi labi, man visi pērk, bet mums tiešām tas pirmais mēnesis vispār neatmaksājās. Mēs atvērām oktobrī. Tu vēl viens jauns darbinieks, jā, bija 2 jauni darbi. Jāapmāca. Jā, vēl jāapmāca, un bija šausmīgi grūti atrast to darbinieku, un vispār bija. Grūti kādā ziņā? Vispār, ka nepieteicās cilvēki, kad negribēja nākt strādāt, citām likās tur alga pa mazu, citām stundas pa garu, vai tur negrib, vai visādi bija. Tas bija tāds, un saka, tas oktobris bija tāds, un galvenais, zin kā, ja cik viegli man gāja ar Avotielu, viss tā plūstoši, tad ar šo tirdzniecības vietu man tur viss bija pilns ar sarežģījumiem. Kā es nezinu, kaut kā visu laiku, un arī, kad es parakstīju to līgumu, man nebija tāds vieglums kaut kā, Un tā ir viss šis gads, ko mēs tur esam. Tur ir gājis kā pa kalniem, kā pa lejām. Ir bijuši riktīgi forši, bet arī tur cilvēki patiet, zin kā man arī likās, ka tur būs nodrošināta plūsma. Ir dienas, kad mums Avotielas veikals apgroza krietni vairāk nekā Rīga plāza veikalā. Jā. Tā kā es uz to plūsmu vispār nepaļautos. Es nezinu, kas ir tā atslēga. Okay. Bet pieņemsim, tu teici, pirmajā mēnesī gāja tā kā tagad tas jau vienmēr sevi atpelna. Jā, palielam tagad atpelna, bet... Un kas tavuprāt mainījies? Kāpēc tā ir? Komanda nomainījās. Ļoti daudz, kas atkarīgs ir no cilvēkiem. Tā kā tie, kas tur uz vietas strādā? Jā, es nomainīju pilnībā visu komandu, jo... Bet ko tas tavuprāt praktiski nozīmē, jo viņi jau neiet paši, jo zinu, ka tirdzniecības centrs bija cilvēki, kas paši iet, un tur smāri šķiedot, bet viņi jau, man liekas, cik es esmu redzējis, vienkārši sēž savā salā, un ja pienāk, viņi tad aprunājās. Jā, un redzi, bet tu vari arī, kad cilvēks pienāk, tev jau viņš ir kaut kā jānotur, tā kā, neizskrien prom, jā. Tu arī, protams, nevajag uzbāzties, jo latvietim nepatīk, ka viņam nāk, vai jums kaut kā palīdzēt. Nomainījās tā komanda attieksme, es ar kā vadītāji bišķi savādāk sāku skatīties, darīt lietas, jo vienā brīdī man likās, ka man nav laika tai plazai. Viņi tur kaut ko kuļās, ņemās, tur ir tie darbinieki, paldies Dievam, bet tad tu sāc pievērst uzmanību savai komandai, tas, ko cilvēki tur dara. Es sūtīju kontrolu pirkumus, taisīju, skatīties, cik daudz viņi sēž telefonos, ko viņi tur dara. Teiksim, tādas lietas. Un, protams, arī tas ir sezonāli. Decembrī visiem tirgo, ko gribi, man liekas, tur pirks. Pieliec cenu un tas pārdos. Jā. Decembris pats par sevi bija ļoti, ļoti labs mēnesis. Un tālāk jau tur aizgāja, kā pa kalniem, kā pa lejām. Bet šobrīd viņš atpelna sevi. Bet, man arī tā, ja šī brīža skatu punktu es skatos, tad mana kļūda bija paļauties uz cilvēku plūsmu. Man liekas, tur ir nodrošināta plūsma. Man es arī biju izreikinājis, ko es arī visu laiku esmu. Tā viena no kļūdām, ko es esmu labojis, es nepārtraukti rēķinu līdzi, jo man ir konkrēta summa, X, kas man dienā ir viņām jāapgroza, lai es nebūtu pa nulēm. Jā. Tā, un viss. Vai arī es būtu pa nulēm. Ir 2 cipari, kur mēs jau sākam pelnīt, un kur ir tīri minimums, kas tev ir negrib, tev ir jāsasniedz. Tas tev ir jāzina. Bet tev ir viens jau sala vai vairākas? Kas tad? Salas tirdzniecības. Viena. Joprojām arī Rīga plāza. Jā. Tālāk neskaties? Nē. Okay. Neskatos, tāpēc, ka es ļoti fokusējos uz e-komerciju. Okay. Es uzskatu,
Varbūt es kļūdos, bet es domāju, ka tā ir riktīgi nākotne. Cilvēks paliek arvien slinkāks. Viņam patīk nospiest pogu, nopirkt. Nu, tu atnāci pa kāpnē, nevis ar liftu, tāpēc es nezinu, viss slinki. Tas šeit ir. bet tā ir, jā, man liekas, e-komercija, un šobrīd mums ir tāds ļoti, es to skaļi vēl neesmu nevienam tā teikusi. Nu, tad tagad paziņo. Tagad paziņos, jā, mēs šobrīd esam iegājuši About You. Mēs esam Vācijas About You un būsim tūlīt ar Austrijas. Es pat nezināju, ka tu vari tā iet viņā. Man liekas, tas vienkārši tā kā veikals, kur tikai savu produktu. Jā, tas ir tāds ļoti liels solis. Cik tas ir sarežģīti? Sarežģīti. Jā. Visa tā ir. Bet viņi liek savu uzcenojumu vai viņiem procentu no pārdotām? Procentu. Tā kā nezinu, tur Amazonas 220. Jā, līdzīgi šī platforma, tas tā strādā, bet tas bija tāds rīktīgi liels solis, jo tāda ir neticība, vai mēs tur vispār tiksim, jo kam mēs viņiem esam vajadzīgi no sērijas, jo tur esi vienā līmenī ar Pandoru un tā tālāk. Tāpēc tu Tredos ieliki to postu par... Varbūt tie, kas nezina, kā mēs vispār nejauši sapazināmies, Sanda bija ielikusi Tredos, kur viņu uzdeva jautājumu par to, uz kuru pusi virzās e-komercija un teica, tur ir savs man liekas, e-veikals, fiziski veikali vai marketplace. Man liekas, tas ir ļoti saistīts ar to About You. Tas ir vairāk mums komandā atkal pacēlās šis stāsts par vai taisīt vēl vienu saliņu vaļā. Jā. Un tad mums tāda, ar ko mēs esam kas kodols, tad mēs tur taisījām tādu brainstormingu, jo katram ir kaut kāds savs viedoklis par to, kas tā kā ir tas attīstības solis vajadzīgs, un tad tāpēc tas jautājums tāds radās. Jā. Un kā tev pašai liekas? Es jau teicu, man liekas, ka e-komercija tas ir tas, kur tu vari plašāk tu vari paņemt Lietuvu, Igauniju un citas valstis. Bet tu uz to skaties e-komerciju tieši savs e-veikals vai jebkur vienkārši e-komercija, kaut vai tie paši About You vai Marketplace? Jebkur. Okay. Jā, bet ar Marketplace arī tur ir baigi jātestē. Etsijas nedara? Mēs esam Etsijā, mēs šobrīd sākām Etsiju, jā, bet tur arī ir vesela zinātne. Tas nav tā, ka tu vienkārši ieliec un tev tas skaisti pirks visi tie listingi, atslēgas vārdi. Bet tur nāk arī pasūtījumi? Tur nāk pasūtījumi, bet nevar salīdzināt ar... Protams. Jā, jo šobrīd arī ar septembri mums tur pieslēgsies kolēģi, kas tā riktīgi, šobrīd viņi ar tādu puskāju to tur dara un tik sanāk laika, tik izdara, bet tur ir visu laiku jāiegulda diezgan liels darbs. Ok. Tu pieminēji pirms kādu laiciņu kaut ko, kad ir ņemti visu kaut kādi bijuši vai tur pakalpojums sniedzēji vai eksperti. Nav jāsauc vārdos uzņēmumos, kādos jautājumos un kur apdedzinājies, pastāst par tām pieredzēm. Saistībā ar reklāmām, ar vispār to, ka... Sāksim ar to. Tevi uzrunāja vai tu meklēji? Visādi. Okay. Visādi. 2 gadījumi ir tādi, kur mani uzrunāja un kur es uzrunāju. Un tur, kur mani uzrunāja, tur man ļoti veiksmīgi apstrādāja. Ļoti sakarināja Makrons uz ausi. jā, par to, ka vizuāls tiks skaisti, spīdīgi, nauda nāks tur vienkārši uz. Bet realitāte tāda nav, un tu saproti, ka tas cilvēks īstenībā, tas, kas tev ir piešķirts no tās kompānijas, kad... Tas bija uzņēmums, nevis cilvēks. Jā, tas bija uzņēmums. Tas bija visiem zināms. Es domāju, tie, kas ir šajā vidē, tie zina, par ko. Tā kā jā. Un tad, kad es sāku strādāt ar šo uzņēmumu, tad vienā mirklī sapratu, stop, šis čalis, man liekas, mazāk nekā es. Tāpēc, kad man ir atsakošanas tabulas, es vienmēr skatos savu ROAS, es skatos vispār, cik man izmaksā klikšķis, cik man izmaksā, vispār tādas lietas, un viņi man tik bāžās virsū ar saviem rīčiem, tā kā to, ko es darīju sākumā pati. Tās ir tās lietas, un mums sākās tādas diskusijas, par to es biju ļoti neapmierināta, kad, šīs aģentūras tev cenšas iepārdot to, kā tev taču ir skatījumi, tur pasties, kā reklāma ir riktīgi aizgājusi, bet man nav vajadzīgs skatījums, man ir vajadzīgs rezultāts, ko es redzu naudas izteiksmē. Ja es nodedzinu dienā, piemēram, 200 eiro, un man nav pat atnākuši atpakaļ šie 200 eiro no tās kampaņas, un tur ir kaut kura problēma. Un mēs nevaram dedzināt nākamo dienu vēl 200 eiro. Tu vari atklāt, cik tu maksāji par šo pakalpojumu? Tīri pakalpojumu sniedzējiem. Tas bija tajā laikā, negribu samaloties, bet kaut kā 1200 plus PVN. Okay.
kaut kas tāds. Bet tas ir tikai kaut kāds meta vai tas ir tur Google meta? Nē, tas bija meta. Okay. Tas bija meta, vienkārši meta. Un, Nu labi, tur apdedzinājās. Kāda mācība? Zini, kā nepaļauties, ļoti kritiski sagatavoties tādai tikšanās reizē ar konkrētiem jautājumiem, saprast, kā šis uzņēmums vispār mēra savus rezultātus, kas ir viņa fokus, cik viņi to vispār ir darījuši, kādi ir reālie piemēri. Tāpēc, kad salikt tur, nezinu, pilns ar zināmiem uzņēmumiem, bet varbūt tu tur vienkārši, pa īstam palielināt. Šis tā viena mītinga. Jā, jā, bet tu jau, es jau nezinu, vai tu esi strādājis vai neesi strādājis. Un, tāpēc, jā, tas ir tas, kad konkrēti sagatavoties, jo nepaļauties uz to, jums ir skaists produkts, un mēs tur visu izdarīsim, te jau vajag tikai kaut kādu sales paneli, un viss jums tur notiksies. Nu, tā kā ļoti kritiski pieietam, jo tomēr tā nauda, tas it kā liekas, kas ir 1000 eiro, bet tas ir, tam uzņēmējiem ir viskaut kur 1000 eiro. Nauda, jā, tu par 1000 eiro, nezinu, var nopirkt iepakojumu uz Marokas kosmētika. Jā, Marokas kosmētika, tad aizgāja vairāk, bet jebkurā gadījumā, tās ir tās lietas, ko tu vari, kuras var sev pataupīt maciņu, jo lai cik tev gribētos, justies bagātam, tā nauda ir jāskaita un jādomā, kur tu viņu investē. Labi, vēl ir bijuši kaut kāds? Jā, un pēc tam bija vienkārši sadarbība ar, freelanceri, kā viņu pareizi nosaukt. Mēs runājam joprojām par mārketingu? Jā, arī par metu. Un tur kā lai pasaka? Kā ir? Godīgi. Tur vairāk bija stāsts tāds, ka diezgan līdzīgi. Tur varbūt sākumā bija tie rezultāti, un tad cilvēks kļuva ļoti paviršs. Viņš tā kā iegūst tavu uzticību, un viņš tā kā dabū tevi. Tev liekas, jā, viss notiek, un tu tā kā palaid tos grožus, un tad tu saproti, tāds customer care pazūd. Jā, un pazūd vienkārši, un tad sāc, bet klausies, es saku, man liekas, ka šis nestrādā, vai kaut ko likt citu, kāpēc nav tā kā taisīt analīzi, kāpēc tu neesi iesūtījis, un tā vienkārši tā sadarbība vienkārši beidzās uz to, man liekas, viņš pat nepamanīja, ka tā sadarbība beidzās, vienkārši es aizgāju, noņēmu visus atļaujas, samaksāju pēdējo rēķinu un viss, un, Ok, vēl kaut kas? Nē, tas arī tāds jā. Ok, tad tagad tā bišķiņ par produktiem, kā vispār, kā veidojas tās produktu idejas, tās kolekcijas, kā tu izdomā, kuru produktu tirgot, kā tu viņu notestē, nezinu, var pastāstīt par to produktu piemeklēšanas procesu? Jā, es ļoti daudz, kad es sāku, pirmais es, protams, skatījos, ko dara citi, mani konkurenti, ar viņu stāv par konkurentiem, kolēģiem, un to, ko viņi dara, ko viņi piedāvā. Tad man tas galvenais bija piedāvāt kaut ko citu, atšķirties, bet, ja klientam patīk tas, kas ir viņam, kaut kādas lietas, tad es tās ieviešu arī sev. Okay. Un kaut kā tā sakrita, kad es sāku meklēt arī caur Google visādus piegādātājus, visu kaut ko, un tad es uzgāju izstādēm. Ir rotaļlietu izstādes Itālijā. Un es sāku viņus apmeklēt, un tur es ieguvu ļoti daudz kontaktus. Tur tās izstādes man toreiz aizrauca acis, vienkārši mirst. Tur ir modes šovi, mākslinieki, dizaineri, kuriem tur viens grēdzentiņš maksā 1000. Un tā bija pavisam man cita pasaule, cita iespēja. Un es domāju, ja kāds viņam pērk šito tad man arī notiek kaut ko pirks. Un tā tu iegūsi ļoti daudz kontaktus ieguvu pirmajā gadā. Un pēc tam jau tīri sāku testēt, skatīties, sūtīt. Un, kas ir Latvijai, diemžēl, bet tas, pieņemsim, kas ir šajās izstādēs, pie mums aiziet pēc gada pusotra. Tā kā bija modē ļoti pirms 2 gadiem visur sirsniņas, visur viņas bāze. Tas Milānā bija tāds, kad vienkārši bums. Un es to toreiz centos ļoti jau atvest uz Latviju, un tas vispār nekāja. Tas tā kā Dubajas šokolāde. Jā. Tas vispār negāja. Un tad atnāca vēl pēc pusotra gada vai pat 2, kad visiem bija sirsniņas. Pie mums atnāk šajā modes tendences bieži vien tādi diezgan novēloti. Bet, es ļoti daudz katru gadu braucu uz 1 vai 2 izstādēm, un plus vēl tad es esmu atradusi savus piegādātājus Spānijā, un tad es braucu pie viņiem uz ražotnēm, un tur jau mēs slēdzam līgumus, kad viņi man, piemēram,
Jo viņam var arī no mājaslapām pasūtīt, bet tad tevi paņem ārpus rindas. Jo tev ir jānodrošina kaut kāds konkrēts daudzums, tad viņi tev izskata kā savu saucamo partneri, nevis vienkārši, kas iepērks internetā. Tā. Un tad es braucu gan uz Itāliju, gan uz Spāniju, un tad es vienkārši veidoju šīs kolekcijas. Jo arī tas izmaksā, teiksim, vienkāršāk man būtu internetā to visu pasūtīt, bet tam klientam patīk redzēt to, ka tas nav vienkārši pasūtīts no Ķīnas vai vēl kaut kurienes. Es arī gribu akcentēt to, Ķīnas tirgus nav slikts, viņam ir labas produkcijas. Es tam piekrītu, jā. Tāpēc, ka tā ir kāda utopija, man liekas, nedaudz. Jā. Vispār nav slikts, jo attiecīgi tu maksā, jo ir Ķīnai ražotnes, kas ir ļoti, ļoti labas. Viņas maksā dārgāk nekā parastās, bet tu maksā par kvalitāti. Un tas, ka cilvēkiem made in China, uzreiz liekas, es tev piekrītu par šo. Jā, tas tā vienkārši. Tur vienkārši ļoti attīstīta ražošana un visu un liels apjoms, tāpēc arī var nodrošināt tādu cenu. Jā, tāpēc, tā tas arī veidojās. Tu skaties, kas notiek pasaulē, jo tur tiešām redzi tādu pasaulīgu redzējumu. Jā. Un tad to es arī cenšos ieviest. Un man šobrīd arī kolēģi ir, kas ir rotu dīleri, mēs viņu saucam. Viņa ir tāds, viņa ir rotu māksliniece. Viņa ir tā, kas tā kā atver žaketu. Viņai ir tā, jo ir cilvēki, kas māk ļoti, viņa jūt dizainus, viņa ļoti skaisti uzstājas, un viņa māk viņus arī pārdot. Un viņai tiešām ir nereāla laba gaumas izjūta, un tas ir ļoti svarīgi šajā biznesā. Man liekas, tu ļoti labi spēj pārdot, ja tev pašam tiešām passions par to. Jā. Tas, man liekas, ir tas galvenais atslēgas. Man liekas, vienalga, vai tas ir tavs fizisks veikals vai tur saliņās, ja pašam ir passions par tiem produktiem, man liekas, tu jūt arī to pārdevu enerģiju par to produktu. Jā. Piekrīt? jā, es piekrītu. Tas tā ir. Un tie produkti tev visu laiku ir kaut kāda rotācija, vai vienmēr ir kaut kādi tie, kas vienmēr ir un stāv un ir ejoši, vai tavā tajā biznesā vienmēr ir tā produktu rotācija, kaut kas nepārdodas, izpārdod, ņem nākošais. Man ir kaut kāds tas basics, saucamais, kaut kā 10 līdz 15% produkti, kas šo gadu laikā es esmu sapratusi, notestējis, ka tie ir bestselleri un ka uz tiem es ļoti labi nopelnam. Un es viņus saglabāju, bet ir visu laiku, ja neskaidrs šos, tad ir nepārtraukta rotācija. Jo ir bijis veiksmīgas kolekcijas, un ir bijis kolekcijas, kas vispār nevienam nav vajadzīgas, un tad tu viņus centies izpārdot. Bet tu viņus vienmēr izpārdod? Jā. Tad vienkārši tu no sevis tikai samazini cenu līdz nopērk, ja tāds arī tas process notiek. Okay. Vai ir bijis kaut kādi periodi, kad vienkārši pārdošana apstājas, nezinu, ko darīt? Pēkšņi, kas notika? Vai pastāstīji par to, kādos periodos, kā tu esi rīkojusies, vai kāpēc varbūt tā ir bijis? Vai? Es to vienmēr izjūtu augusts, septembris, tāds periods, kad tiešām pagājušā gada septembris man vispār likās, kas notiek. Tā kā septembris, tas oktobra vidus, reāli nepirka. Mēs runājam jebkur? Fizisks veikals, saules, e-komercija. E-komercija vairāk. Es teicu par e-komerciju. Jā, e-komercija vairāk. Man likās tāds, kas notiek, ko mēs darām nepareizi. Jo mēs esam pieraduši pie kaut kāda apgrozījuma, kuru mēs vienmēr, lai tur vai kas, mēs viņu sasniedzam. Jā. Tagad tu nesasniedz to, un tu skaties, tas varās ciet. Avotvielā vispār, man liekas, tur nomainījušies veikali. Tas varās ciet, šitam neiet. Tad uzņēmēji jau savā starpā arī runāja. Es nezinu, pagājušā gada rudens daudziem bija ļoti, ļoti grūts, bet tas jau man nemierina, ka daudziem viņš ir grūts. Man ir jāmaksā rēķini, man ir jāmaksā algas, viss kaut kas. Un bija baigi jāpelpo. Bija ļoti jāpelpo, jāsagrupējas ar savu komandu, jo tu nevari nošļukt, Dievs, tagad neviens un tava komanda jau to redz, un tu esi atbildīgs par tiem cilvēkiem, jo man arī kolēģi ļoti pateica, ka es esmu tas cilvēks, kas, ja viņa redz manī šaubas un to, kad es, baigies sūdi no sērijas, tad viņi saka, to ļoti jūt, un viņi saka, mums arī uzreiz, viņi saka, man personīgi uzreiz noploku, man liekas arī, kad neviens nepirks, nevienam nevajadzēs, un šis man tāds ir ļoti labs atgādinājums, ka es nedrīkstu, ja pat es pati tā jūtos, es savai komandai to nedrīkstu rādīt, un vienmēr ir tā kā viss, mēs pārorientējāmies, mēs sākām vienkārši dot, varbūt nenopelnīt, bet vienkārši lai ir apgrozāmie līdzekļi, lai ir tīri, tu varētu nosekt savus pamat izdevumus. Un kas mainījās? Kurā brīdī pēkšņi back in business? Zini kā, tur sāka nākt šī, kā viņi sauc, melnās piekdienas. Jā. Bet arī tas ir tāds,
Kaut kā es nezinu, es nemāku pateikt, kas mainījās. Jo mēs jau darījām pa lielam visu tāpat, ja nu vienīgi mēs iedavām kaut kādu super deal, nu tā kā akciju plus vēl kaut ko dāvanā, lai viņš nāktu un pirktu. Bet tad tas cilvēks, es pieļauju, ka viņš notestē to produktu, jo es šobrīd, ko es vēlos, jaunus klientus dabūt. Mums ir ļoti labs, mums ļoti daudz atkārtotie pirkumi no patstāvīgiem klientiem, bet jaunu klientu es gribētu lielāku plūsmu. Un tad es domāju, ka tajā mirklī pienāca jauni klienti, un viņi tā kā notestēja, un iespējams tas bija tas, kas, es nezinu. Okay. Kā tavā biznesā, kas ir, produkti ir ļoti vizuāli, kā ir, pieņemsim, nezinu, kā tu reaģēji, varbūt agrāk vai tagad, tad pieņemsim, nezinu, kāds pēkšņi, nezinu, man nepatīk, vai es gribu atgriezt, vai, nezinu, kaut kāds brāķīts, cik bieži ir tādām lietām sastopies. Kā es to, nezinu, varbūt reaģēju agrāk, un tagad, nezinu, var pastāstīt par to, protams. Baigi besī. Noteikti. Tā kā īpaši, ja nāk uzkundzējušies cilvēki jau ar tādu ļoti lielu agresiju par kaut ko, kaut kas nav bijis kārtībā. Jau spalvu pacēluši. Jā, jau tā kā ienāk, jau tur visi mums ir ļoti reti tādi gadījumi, bet mums tiešām viens no tādiem spilgtākajiem gadījumiem bija, kad sieviete ieradās veikalā, un viņa man saka, man vajag samainīt auskarus. Es saku, labi, kur ir problēma? Viņa saka, es vienu pazaudēju. es tā... es stāvu. Tas šoks pussekund, tā kā notiek kalkulātas loadings. Es saku, jā, bet es jums nevaru nekādā veidā palīdzēt, ja jūs man nevarat iedot 2 auskarus. Un, jā, bet viņam tur tā slēdzena, saka, bet ja jums kaut kas bija ar slēdzeni, kāpēc jūs viņus vilkāt? Es neesmu atbildīga par to. Viņi man tur 3 stāvos. Par savām tiesībām. Jā, un tur kāda es esmu. Un visu pārējie, bet es saku, sorry, jūs nevarat aiziet uz kurpju veikalu un pateikt, man ir pazaudēja tusiņā vienu kurpi, man tagad vajag apmainīt. Tā tas nenotiek, lai kā mēs to gribētu, bet tā tas nenotiek. Un, zin kā, man ir forši tas, ka šobrīd mans tīms ir pārņēmis visas, ja kādreiz es pat atbildēju klientiem, tad tagad es to vairs nedaru. Arī Instagramā man ir pieslēgtas kolēģis, un tad viņas man pasaka, šī ziņa ir tev, un viņas nelasa kaut kādas manas ziņas, kuras sarakstos citiem uzņēmumiem, bet tā. Uzņēmumu vai arī tavu privāto Instagram? Nē, uzņēmumu, jo privāto Instagram es tur baigi nevedu. Man tam nav laika. Negribu es varbūt baigais blogers. Tā kā, tas ir tas, un tad viņas ļoti māca labi tās situācijas tolerēt, jo man bieži vien baigi aizsvilstos, man tāda negodīgums. Jo patiesībā sakot, ja mēs skatāmies no tāda patērētāja likuma, uzņēmējs ir ļoti neaizsargāts. Tiešām ļoti neaizsargāts. Kad man ir bijuši keisi, kad ir atnesis salausts, tā, ka es redzu, ka tur nav... pats nomet uzkāpis. Jā, no sērijas, jā. Un viņi man saka, tāds ir atsūtīts. Un es tā kā... Jums tiešām liekas, ka mēs sūtītu šitādu te? Nevajag. Nesaprot. Jā, tā kā. Un tad, ja protams... tu to skaties. Jā, bet, es ļoti novērtēju savus klientus, bet ir citi, kas tiešām tā kā pārkāp, šitā nedara. Jā. Tā, bet, un tad es atceros, es zvanīju patērētāju tiesībām, prasīju, man klients ir atnesis atpakaļ, un es redzu, ka tas ir salauzts, nomests un tā tālāk. Viņi saka, pierādiet, ka jūs esat nosūtījuši veselu. Un tad jāfočē katrs ar video datumu. Jā. Elektronisko pārēju. Jā, bez mazā. Un tad viņi man no tāda uzbruka, jo es viņai tā tiešām ļoti laipni prasu, man ir tāda situācija, ko man darīt? Viņa saka, kā jūs varat pierādīt? Kā jūs man tagad, es domāju, ka es viņai būtu aizsūtījusi to kaut ko tādu. Un tad es sapratu, ka, ko mēs vienkārši sagramo to situāciju, norakstu, samaina un novēl viņai veiksmi. Tā. Tough business. Okay. Kā tu, piemēram, mēs runājam par e-komerciju, cik daudz tu vispār pati, ej cauri tur datiem, nezinu, vai tev ir pieslēgts kaut kāds rīks, kur skaties cilvēku uzvedību, kā viņš lapā uzvedās, ko spiež, ko nespiež, vai tu pie kaut kā tāda vispār strādā, pievērs, vai tu vairāk vienkārši iztērē reklāmā, man ir, nezinu, tur tik nāk atpakaļ, cik dziļā līmenī tu lien iekšā tie e-komerci? Savulaik, piemēram, es izmantoju to Hotjar, man liekas. Hotjars, jā. To es skatījos, bet es īsti nespēju. Tikai skaties, jā? Jā, es skatījos, kaut ko analizēju, es domāju, labi,
labi, kāpēc viņš iet, pastāst piedāvājumu, kaut ko iet tajā lapā un aiziet prom. Citi ir, kas tur zondē daudz, vai ne? Bet tā, kad tieši par šo, kad skatos, ko tajā lapā, man tāds baigais secinājums nav. Nu, es netēlošu tur mega gudro, ka es tur baigi kaut ko izsacināju. Es vienkārši paskatījos, es izdarīju tā, tad viņš tur kaut kur nosprūst, vai man parādījās, tad, kad baigi daudziem klientiem groza baigi ilgi lādējās. Es nesaprotu, kāpēc tā. Jā. Nu, tas man kaut kāds tāds niansīts parādīja. Datus mums ir savulaik, es biju piesaistījis finansistu, jo tas arī bija tāds uzņēmuma posms, kur es apgrozīju daudz, bet man nepalika nauda pāri. Izdevumi Izdevumi, un es vienkārši nesaprotu, kur tā nauda dedzinās, un tad es piesaistīju finansistu, un viņa man vienkārši pateica, tev nepareizi aprēķināts cenas. Un tad mums ir pamaz tā kā uzceļojumi. Jā, pamaz ir uzceļojumi, ka tu tur apgrozi to savus 1000, bet tev nekas nekā nepaliek pāri beigās. Un bija šausmīgi sāpīgi palielināt šīs cenas. Tas, man liekas, ir tīpaši, ja tu vēl starts stadijā, tas man ir visgrūtākais, ka izdarīt, jo tev liekas, ka visi vairs nepirks neviens. Bet man tiešām bija, un tas bija janvārī, kad es tiešām sēdēju un raudāju. Es domāju, bāc, un citas rodas bija tā, ka es reāli piemaksāju, ka viņš nopērk. Nobeidz. Jā. Nu, kāds izpaužās praktiski? Nu, tā arī izpaužās. Vienkārši, ka tu nepareizi, ja tev vajadzēja, pieņemsim, viņu tirgot par 25, tu viņu tirgoji par 15, jo tu tā kā ieliki omnivu, tu tā kā ieliki tur, nezinu, kaut kādu pakošanu, vēl kaut ko, bet viss pārējos, tur mārketinga sadaļā. Šobrīd es visās produktu cenās esmu ierēķinājis mārketingu, visa veida atlaides un visu pārējo. Es to nedarīju. Nu, es neierēķināju cilvēku darbu. Es tur kaut ko piemetu, kaut kādus cipariņus, Excelītes. Tā kā no sevis. Bet nopietni tā ir ļoti liela. Un, zini, parunājot ar uzņēmējiem, ļoti pat lielie uzņēmumi bieži vien ar šito saskarās, tāpēc, ka nav izpratne par to, kā tev cenot savu produktu. Tikmēr patērētājs vienmēr sūdzās un nesaprot, kāpēc ir uzcenojumi un kāpēc viņi tādi, kādi viņi ir. Jā. Bet, ja es parādītu to savu tabulu, ja mēs tagad nevienu produktu, mums ir izstrādāti šīti vairāki Excel tabulas, pēc kuras mēs ir tās preces, ko mēs paši taisam, ko mēs iepērkam. Mums ir, visā nekas neparādas mājaslapā, kamēr nav izgājis caur šo tabulu, jo tas bija šausmīgi. Jā, es saprotu, ka tu saki. Labi. Kur visvairāk paiet tavs laiks šobrīd? Šobrīd. Par citu periodu man arī jājautā. Nē, šobrīd mums ir ļoti daudz vienlaicīgi projekti startējuši. Un, ja runā tiešām par šobrīd, tad tas ir About You. Jo tā nav vienkārši. Tas nav tā, es ieliku mājaslapā. Tā kā tu ieliec savu, tur ir jāaiziet visādas atļaujas sistēmas, tev apstiprinājumi taviem produktiem, tev jāsavada ir kodi. Ļoti čakarīgs process. Tas tiešām šobrīd es vienkārši tos paņēmu uz sevi, jo es saprotu, ka komandai tas resurss ir tik, cik ir. Bet tad, kad tev atnāk pasūtījums no About You, tu sūti patiešo klientam, vai tu sūti About You un viņi sūta? Nē, patiešo. Mēs izvēlamies tādu modeli, ka mēs patiešo sūtam. Okay. Es vienkārši domāju, vai tad sanāk, ka man varbūt tā, ka es nopērku, nezinu, tur apavus un tavu rotu, tad man teorēs var nākt divās paciņās. Jā. Okay. Jā, jo tur bija izvēles modelis, kad mēs varam sūtīt ar viņi iepērk, kas it kā uzņēmējiem liekas baigi forši, viņi iepērk, un viņi jau tās cenas grib ļoti, ļoti demokrātiski. Jā. Tas jau kā jebkurš. Kā jebkurš, un arī tev ir ļoti liels stoks, tev jānodrošina 150 tātad vienības, 150 dažādus produktus, plus tev jānodrošina, ka 10-15 gabali ir. Un ja tu to viņiem atdod par tādu vienkārši naudiņu, tad man liekas, ka Amazonā, ka tu nedrīkst, ka tev beidzās stoks, jo viņi to bloķē. Jā. Un tad tas viss bija tā, un mēs izlēmām mēs varbūt maksājam lielāku procentu viņiem. Viņiem tas ir izdevīgāk un mazāk mums izdevīgāk, bet kamēr mēs testējamies, mēs izmēģinājām šo modeli, kad produkts ir pie mums, mēs visu paši izsūtam, visu paši. Okay. Kas ir tādi lielākie izaicinājumi tieši tavā biznesā? Var teikt, kad es saku tavā biznesā, es vairāk domāju arī tā kā industrija kā tāda, piemēram, rotaļlietu biznesu. Zini, kā... Protams, pelnīt vairāk, tas jebkurā uzņēmumā. Bet... Būt par klientu izvēli. No piedāvājuma klāsta. Jā. Okay.
tas ir lielākais izaicinājums, jo visas jomas ir pārsātinātas. Reti, kura joma nav piesātināta. Uzturbagātinātāji. Jā, visādi uzturbagātinātāji. Ja tu esi iegājis manā mājaslapā, viss tev tagad apēdīs, visi rodas zīmoli, tev metīsies tās reklāmas ārā. Ja pastāst, viņu ir ļoti, ļoti daudz, un konkurēt ar to, lai klients tevi izvēlās, šobrīd tas ir grūtākais. Kas, tavuprāt, pārliecina viņu nopirkt pie tevis? Vai tavuprāt, internetu veikala ērtums baigi maina to, vai cilvēks nopirks, jo beigās cilvēks jau pieņems lēmumu, vai viņam vai viņš to grib vai negrib. Tā kā patīk vai nepatīk. Jā. Tā kā no sērijas var uztaisīt, viskrūtāko internetu veikalu, bet ja man nepatīk, kā tās kurpes izstāsta, man viņas vienkārši nepatīk. Vai tavuprāt, tavā biznesā to lēmumu, kad cilvēks pieņem, viņš grib pirkt vai ne, ietekmē tikai, patīk vai ne, vai tomēr viņam vajag kaut kādu ārējo pušu vēl, no sērijas, jā, šis ir labs, vai rekur daudz arī šo jau pirkuši, vilkuši, tavuprāt, tāds viedoklis? Gan. Okay. Tāpēc, kad pirmais, ko nedrīkst spriest pēc sevis, bet man ir ļoti svarīgi, lai man tur ērti, lai man tur nav jāčakarējas, atvainojos. Es visu kaut ko tur vadīt, lai man pāris kliki, un es nedod Dievs, vēl tur kartes dati jāievada. Man tad jāiet meklēt viņi ir, un vēl viss kaut kas, bet mans klients ir sieviete, un sieviete vadas pēc impulsiem, un ja viņai ir tā vēlme nopirkt, viņai... Kāds ir uzhaipojis, jā. jā, jo, Mēs rādām to sajūtu, kad viņš grib, kad viņa uzvilks tos auskarus vai kaklarot, un ka viņa izcelsies, ka viņa spīdēs. Sievietē jau daudz nevajag. Un, ja tev to uzdāvina mīļotais vīrietis un pasaka, mana mīļotā, tu esi pelnījusi mirdzēt. Un tas jau, tu iedod to sajūtu ļoti daudz. Un tāpēc gan. Tagad, kad tu pieminēji to mīļot, es domāju, vai gadījumā tas nebūs impulsīvā. Jo, pieņemsim, sievietei es ticu subjektīvs viedoklis. Jā. Tātad viņi pieņemsim bieži, labi, tas ir impulsīvs, bet beigās viņa patiks vai nē. Bet Džeks nevienmēr zinās, vai viņai tas patiks vai nē. Un tavuprāt, tā stratēģija nevar būt, ka tu pieņemsim to reklāmu, mārketingu, nokomunicē, pieņemsim, pārsteidz savu, sievu vai draudzeni, tur brīvdienās vai kaut kas tāds, jo te uzreiz samazinās tas risks, jo sievietēm vienmēr būs pateicīga vīram par to, ka nopirka, bet vīrs jau nezina to, vai viņai tiešām tas patiks vai nē. Mēs esam šādas reklāmas laiduši ar tieši šiem auskariem, kas ir mūsu bestsellers jau kuros gadus. Neviena sieviete nav bijusi nelaimīga, kad viņas ir saņēmusi. Un mēs tiešām esam uz vīriešu auditoriju strādājuši ar to, ka tā ir sievietes izvēle numur 1, un tu vienmēr ir tur, un tas strādā? Jā, tas strādā. Bet tas ir tā ļoti periodiski. Kad nav tā, ka visu laiku tu laidi to reklāmu, un viņa mainot tur kaut kādu sākumu beigas, testējot, bet ir brīži, ik pa laikam mēs viņu slēdzam, un tu viņu riktīgi sāk nest pirkumu. Zini, ka tas sāk vairāk strādāt. 8. marts, Valentīna diena, tur visādi izlaidumi. Uz tādiem pasākumiem. Es mēģināšu no vīriešiem dabūt, pajautāt draudzenes vai sievas dzimšanas dienas jubilejas datums. Tādas lietas. Nē. Okay. Nēsu. Tas man vienkārši tāds ienāca prātā, jo, ja tu spēj nokomunicēt, ka, hei, tev nekad nevajadzēs domāt, ko dāvināt, es par to parūpēšos, man liekas, baigi grūti. Jā. Okay. Tā ir laba ideja. Tāds brainstormings vienkārši. Jā. Ok. Baigi forši. Un labi, tu esi nokļuvusi tik tālu, cik tu esi teikt nokļuvusi. Tas ir labs teikums. Kas ir tie plāni tagad, šogad, nākošais gadu, tuvāko gadu laiku? Kas ir tas mērķis, ambīcija, tepat Latvijā, eksportā? Jā. Iegūt ārzemju tirgu. Ir kaut kāds konkrēts nodefinēts, jo ārzemes ir ļoti plašs. Jā. Viens ir Igaunija. Mēs esam startējuši uz Igauniju, un Igaunijai mēs patīkam. Mums pat ir bijis tā, ka mēs slēdzam ārā kampaņas un nāk no Igauniem vienkārši pirkumi, jo viņi ir nodevuši mutis mutē. Okay. Tas nav tā, lai nerastos tāda utopija, ka tur, 10 pirkumi bet, dienā. Bet ir tā, ka tur 1, 2 ienāk tie pirkumi. Un kā tas praktiski izpaudās? Tu vienkārši pieliki valodu un laidi reklāmas? Jā. Okay. Jā, bet kas strādā latviešiem, nestrādā igauniem. Iedod piemēru. Tas pats viens vizuāls, kas latviešiem riktīgi aiziet, ka tu kur pasaka, šie ir tur bestsellers, tam igaunim vienalga tavs bestsellers ir. Jā, tā kā tur pavisam kaut kā cita, viņiem arī vairāk strādā, vismaz mēs, ko līdz šim esam noticējuši, ka viņiem labāk strādā bildes, latviešiem vairāk strādā video. Ok. Vismaz mums, teiksim tā. Bet
tas ir tas, un tad ir Vācija, ko mēs gribam paņemt, un Somiju. Rotaslietu biznesā visi dzird Vāciju visu laiku piemin. Tas ir kāds iemesls? Vācieši... Es nezinu, intuitīvi vienkārši tā Vācija kaut kā liekas, jo Anglija tur viss ir sarežģīti. Dānija, Holanda, tas ir. Var, protams, mēģināt. Bet tur ir. Tā kā tu vairākos savos podkastos esi minējis, ka ir jāveic tirgus izpēte. Tu nevari vienkārši spļaut. Tu klausies video paši. Es tagad tieši iekšā Vācijā. Kāpēc? Lidl slēpjas. Jā. Tur ir, tāpēc es saku, ir vajadzīgs tāds sabiedrotais, jo es uzskatu, es varu iet tajā Vācijā iekšā pati, bet, ja man nav sajēgas, tad tur būs baigā naudas dedzināšana. Yeah. Tas viss ir pavisam vienkārši, jo es uzskatu, ka mūsu produktam ir ļoti, ļoti tāds labs potenciāls, jo cilvēki tiešām ārzemēs, īpaši arī tie vācieši, viņi novērtē roku darbu. Tā tas vienkārši ir. Kamēr latvieši tik sūdzās, kāpēc roku darbs maksā tik cik maksā. Jā. Jā. Ok. Tad sanāk, ka tā atbilde ir eksports? Jā, eksports. Un, teiksim, ļoti jaudīgi ieiet Etsijā. Šis About You. Mēs gribam arī pamēģināt Amazoni. Un šādas platformas arī esam domājuši par 220 ieiet, lai mēs figurētu visur. Par eksportu un, pieņemsim, mēģināt, labi, cik es saprotu šobrīd priekš eksportu, ko tu esi darījis, tas ir laidusi maksa reklāmas. Vai tu esi mēģinājis līdz ar kaut kādiem satura veidotājiem iekšā lokālajiem? Nē. Es vispār ar influenceru mārketingu arī Latvijā diezgan neesmu tā ļoti, ļoti ar viņu aizrāvusies. Pateikšu vienkārši iemeslu. Man brīžiem liekas ļoti neadekvāti cipari. Piedodiet, bet es neesmu gatava maksāt tur 700 eiro par video vai tur 300 eiro par storiju. Ja tā tev ir kārtējā reklāma. Jā, ka tu esi tas reklāmas dēlis. Jā, palielam. Saņēmu šeit. Un, tā kā mēs esam strādājuši ar mazajiem, kas ir mazie satura veidotāji, kas uztaisa UGC tipu, un viņi ļoti labi strādā. Viņi prasa tās mazas naudiņas, 50, 100 eiro, bet tur ir atstrādāts. Un kas ir ļoti svarīgi, ņemiet vērā to, ja tu gribi strādāt ar influenceriem, tev ir jāzina, ko no viņiem prasīt. Tu nevari tā vienkārši, es tev nosūtu produktu, tu parādi viņu. Ja es kādam gribu sūtīt savu produktu, es konkrēti uzrakstu, ko es gribu redzēt šajos video, kādus kadrus, lai tas nebūtu tur tā, saņēmu, kur skaisti aizgāja. Un ietegoju. Jā, tas man nedara. Tāpēc es labāk šo naudu tērēju reklāmai. Okay. Bet es nesaku, ka tas ir pareizi un ka tā ir jādara. Jā. Tāpēc, ja tu sāki teikt par tiem influenceriem, ka viņi baigi daudz čāržot, tam es piekrītu, un es dzirdēju. Es vienkārši zinu, tu arī pateici to UGC, ka tev jau nevajag influenceri, tev jau piesim eksporta tirgos, kur viņi nerunā tajā angļu valodā, tu jau vienkārši var paņemt atrast cilvēku. Viņam nav jābūt influencerim, bet ka tu vari parādīt kaut kādu cilvēku, kurš runā tajā lokālajā valodā, nevis, ka tu izskaties pēc ārzemnieka. Bet tieši maksas reklāmās tas ir nevis kaut kādā organikā. Ok, labi. Noslēgumā. Tevi visi skatās. Tagad visas gaismas uz tevi un tagad... Santa atnāca, izstāstīja savu pieredzi, bet jāatstāja kaut kāds, nezinu, angliski ir wisdom, kaut kādu to vienu, kaut kādu ziņu, ko tu atstāji saistībā, nezinu, ar es teiktu, nevis biznesa, tas varbūt jebkāds tā kā biznesa, e-komercis, kaut kādu tavu atziņu, ko tu iemācies vai nodot tālāk, kas būtu noderīgi citiem uzņēmējiem. Nebaidīties ieguldīt sevi un savā biznesā, tāpēc, kad es uz to vairāk kārt sapratusi, kad strādājot ar dažādiem speciālistiem, tas atmaksājas, lai sākotnēji liekas, ka tam nav naudas, bet tas tev atnes naudu un tā tev ir pieredze. Super, paldies tev, lai viss izdodas. Čau!